pieņem mērus, kas rada rīcību, kas rada darbību, kas ir tās lietas, kad ir pietiekamais, ne? Kas ir tas, kas liek reaģēt, kas liek tev kustēties, kas liek darīt lietas. Un šis tāds vārdu salikums pieņemt mērus. Ne? Pirmkārt, ka tu pieņem, ka tu akceptē kaut kādas lietas, un otrs mērus, kaut kādas metrikas, kaut kādas izmērāmas lietas. Ne? Un to mēs citreiz redzam kaut kādiem, kad cilvēks, viņam ir piegriezies, un tad es pieņemšu mērus. Ne? Vai viņš grib kaut ko sasniegt, viņš saprot, ka viss ir jāpieņem mēri. Vai, ja tu vēlies tikt no alkohola vaļā, pieņemt mērus, smēķēšanas, pieņem mērus, pornogrāfijas, pieņem mērus. Un mēs varētu turpināt to sarakstu. Bet viss sākās ar šo, kad mēs pieņemam mērus. Mēs nezinām vēl ko, bet mēs pieņemam mērus, ka mēs sakam, šeit ir pietiekami. Tālāk tas nedrīkst turpināties, tālāk es to ierobežoju. Es ar to cīnos. Es to vairs neakceptēju. Es vairs to neļaušu izpausties. Un šeit es redzu, cik svarīgi, kad mēs to nodzīvošanos daram kopā ar Dievu. Kad mēs pareizi saprotiet, ne kopā nodzīvojamies, bet nonākam tai salauztībā, kad mēs esam gatavi pieņemt mērus. Mēs pieņemam mērus tad, kad mēs varam, mūsu gudrība beidzās, mūsu jauda beidzās, mūsu varēšana beidzās, un tad mēs sakam, ok, es gribu pieņemt mērus, un mēs ejam pie tā, kas var dot šos mērus. Tas ir Kristus, tas ir vienīgi tas avots, kas spēj tev celt, tev nest, tev veidot, un vai mēs varam savās ikdienās iespīdināt to evaņģēliju. Vai mēs varam pieņemt mērus caur evaņģēliju redzējumu. Kāds izstās manā veselībā, kāds izstās manās finansēs, kāds izstās manā ikdienā, manā misijā, manā būtībā, manā manī. Ne, jo mans. Vai tas ir mans tikai man vai visiem, vai ne? Misijai vai Kristum, vai tas mans ir kopā ar viņu vai bez viņu. Vai mēs tur pieņemsim mēru. Jo, ja šī komponenta trūkst, mēs varam labi filozofēt, mēs varam labi zināt, pārzināt, grieķiski runāt un lasīt un studēt un pērties un darīties. Ne? Tas ir, mēs ļoti labi varam pārzināt darba līgumu, bet ja nav darba darīšana, ja nav pieņemti mēri, tad kam tas viss? Ne? Līdzīgi bija šajā nedēļā. Tev ir instruments, bet trūkst viena detaļa. Tev viss ir motors, tur šļaukas un kas tur vēl tik ne. Bet tev trūkst tikai viena detaļa. Tā detaļa nav dārga, bet tev viņa trūkst. Un viss tas labais, jaudīgais aparāts ir nelietojams. Un tas man liek domāt, kā ir mūsu dzīvēs. Vai te pieņemt mērus, vai tik tas tā nav. Kad tas pieņemt mērus ir tā trūkstošā detaļa, kāpēc Kristus neatmirdz tavā dzīvē. Kāpēc Kristus mīlestība neizpaužās tavā došanā, tavā mīlestībā, tavā priekā, tavā darbā, tavā esībā. Vai šī nav tā trūkstošā detaļa? Pieņemt mērus kopā ar Kristu. Tas man liek domāt. Un tas liek mums pastīties, vai mums nav kaut kādas pārgarīgas dzīves. Ne, kad varam mazliet patēlot garīgus kaut kādās svētdienas dievkalpojumā un savās ikdienās pat nepacelt acis uz Kristu. Vai tieši pretēji, kad mēs
esam tik sauguši ar Kristu, ka mēs savādāk neredzam savu realitāti, ka mēs nespējam bez šīm lūkšanām, šiem dialogiem, šīm sarunām ar tēvu, ar brāļiem, ar māsām, ar konstantu urpšanos, izpratnēs, spējā aizstāvēties, stratēģijās, attiecību instrumentu veidošanās, vispār pie attiecībām, pie sevis iepazīšanas. Vai tas tā izpaužos mūsu dzīvēs? Un citi var teikt, kur ir tava augļa, ne? Kur ir, tu tur ņemies, tu tur peries, tu tur diskutē, tu saki, vai ne? Bet daudz aizmirst to, ka tu esi kaut kad ļoti sen apakaļ pieņems mēru, kad visi var teikt jā, bet tu teiksi nē, ja tas Kristum ir svarīgi un ka tas ir tas šaurais ceļš. Vai tu paliksi tas, kas stāv Kristus priekšā? Vai tu mīļā miera laba iešu līdzi? Ne? Kad tu esi pieņēmis mērus, kaut iekrist, kā blāķis, kā es citreiz saku, debesu valstībā, ne? Bet kad tu paliec uzticams līdz galam, līdz pēdējiem salmiņam Kristum, to mūsos vajag kultivēt, tos mērus vajag pieņemt. Un es tev iedrošinu ar to arī darboties un cīnīties. Jā, tā kā es ceru, ka noderēja. Šalom.